Mani sauc Inta Buša un brīvajā laikā es gleznoju. Pārsvarā es gleznoju tādus nedaudz abstraktus darbus, kuros katrs skatītājs var pats izdomāt, kas tieši tur domāts, proti attīstīt savu fantāziju. Un, manuprāt, tas ir forši, ja cilvēki paši domā un tādējādi var radoši paši izpausties, vienkārši skatoties uz gleznu. Hobijs ir visu pamatā, varbūt, jo cilvēks tieši tajā lauciņā kaut kā mēģina sevi izpaust un kaut kā sevi arī attīstīt. Ja man ir prātā ļoti daudz domas, tad es zinu, ka gleznojot es nomierināšos, iztukšosies prāts un kaut kā sevi varēšu atbrīvot tieši ar rotām, krāsām. Tā ir tāda mana izpausme, ko es vienkārši nevaru nedarīt. Es gleznoju un tad es nedomāju ne par ko, bet kad esmu pabeigusi gleznu, tad tas ir brīdis, kad man rodas ļoti daudz jautājumu, ļoti daudz ideju, un kāpēc ne, piemēram, arī kādi jautājumi par to, ko vajadzētu uzlabot, kas varbūt nav labs. Jā, tas ir kaut kāds tāds mazs jautājumu brīdis, jautājumu procesa brīdis. Un es domāju, ka katram ir kaut kāds varbūt talantiņš vai kaut kāda izpausme, ko varbūt viņš ir vairāk vai mazāk attīstījis, bet tas noteikti ir. Piedalījos 4. jauniešu saimā un tā noteikti bija ļoti liela pieredze man, jo es redzēju, kā notiek lēmumu pieņemšanas process un visu to klātienē un arī kā dalībniece. Piedaloties jauniešu saimā var attīstīt domāšanu tādā veidā, ka tiek debatēts par interesantiem jautājumiem un jāspēj arī šie jautājumi argumentēt. Ja ideja ir laba, tad, manuprāt, arguments nebūs grūti atrast. Un jauniešiem tas ir, manuprāt, ļoti liels pluss. Tas ir veids, kā viņi var sevi izpaust. Tas ir veids, kā viņi var pavadīt savu brīvo laiku liederīgi, un tas ir noteikti veids, kā viņi var sevi attīstīt. Un, manuprāt, tas ir tieši tas, ko mēs visi varam vēlēties.